Tad es palikšu apakšā mazliet pūderi, bet to var ikdienā arī nedarīt. Tas ir tāds mans ieradums, lai man būtu vieglāk strādāt. Man sabirst acu ēnas uz zvaigiem, zvaigu kauliem, tad es vienkārši to pēc tam varu noslaucīt nost. Izskatās mazliet baisi, bet tas nav bīstami. Tā, ķeros klāt arī pie otras actiņas. Mans ieteikums būtu abas acis krāsot vienlaicīgi, jo savādāk pēc tam nesanāks vienādi otru, ja mēs būsim vienu pilnībā pabeiguši. Un tad es ņemšu gaišu tonīti. Pavisam baltu. Gluži ne, tādu sajaukšu, tādu krēmīgu. Tikpat labi ikdienā var lietot arī divus toņus, kurus uzklāju pāri plakstam. Klasiskais krāsojums tāds, kas ir pamats. Ir tā, ka iekšējo acu kaktiņu krāso gaišāku, un jo tālāk viņš aiziet tumšāks, un iztušē arī uz augšu to tumšāko. Pāri šai locījuma vietiņai man nedaudz. Bet arī, pastīsimies kaut kādus modes žurnālus, ja? Mums ir sastopams dūmakainais acu krāsojums, kur viss plaksts ir tumšs, un viņu smuki iztušē to tonīt uz augšu, ja? Var krāsot tādās svītriņās, pa vidu, piemēram, ir gaiša svītra, dzeltena, uz abām pusēm violēts, un, arī, ja kaktiņi vispār gandrīz melni. Ja mēs, paliekam gaišu ēnu zem uzaci, mēs izcelsim uzaci. Ja mēs paliekam gaišu ēnu acu kaktiņā iekšējā, mēs izceļam to kaktiņu, viņš kļūst tāds dzīvāks. Tādējādi mazliet uzlabojot plakstu formu. Uz to tā kā virs locījuma plakstu vietiņas. Tā, tagad es noslaucīšu šo puderi. Lai mēs varam patieso skatu ieraudzīt.